Kur mēs braucam, mazie? Pēc kā nedzirdu? Pēc smiltīm. Pēc smiltīm? Tieši tā. Un ko mēs taisīsim no smiltiņām? Ļoti labi. Labrīt, labdien, labvakar. Sveiciens visiem manā kanālā. Tieši tā, kā jūs jau dzirdējāt, braucam pakaļ smiltiņām. Beidzot uztaisīšu smilšu kastīti. Nē, priekš manis. Un šūpols. Ko tu man te pīksti? Beate, tev duris ir vaļā. Tā, nu ko, viss kārtībā. Braucam. Viņš nesakopīšu, bet labi, sīkums. Un galvenais, man jau tālu nebija jābrauc vienmēr. Reku mana vecā māja. Reku vecā mana māja, kuras agrāk dzīvoja. Protams, jūs neredziet, jo lāstikas tur. Un tad sanāk tā, rekur Valmieras un Cēsu robeža. Reku dzelteno zīmi. Un mēs metamies te taisni iekšā, kā jūs redziet. Smilts grants akmeņi. Ja? Un mēs pakaļ smiltiņai. O. Let's go. Ieraugi jau šitos, tad tu zini, ka tu esi pareizajā vietā. Tā. Kur man braukt? Kur man braukt un kur man piestāt? Kur iedevu vestes. Rekur viņiem darba laiks. Tagad uzbrauksim tukšā uzsvariem un pēc tam uzkrausamies. Rekur, Valmieras grants, arī mājaslapa. Telefona numurs. Uzbraucam uz svariem. Apstājos. Es domāju, ka piefiksēju. Jā, nu mēs tagad iekrausim. Es domāju, kaut kādi 500 kg stabili sanāks. Es nezinu cik, bet droši vien, ka sanāks daudz. Un, jāizbrauc tur, kur ir traktors. Un smiltiņas droši vien es ar lāpstu metīšu iekšā maisā, bigbagā. Un viss. Liela kustība viņiem šodien izrādās. Un teicās, ka līdz 12. šodien būs. Redziet, jau ir nedaudz pāri 12. tad darba arī aizkavējās. Tādēļ zvaniet, ja jums vajag. Redziet, jums šeit tikai dabūt paspēlēties, vai ne? O, lielāki akmeņi, mazāki akmeņi, viss, ko vajag jau haida. Izskatās. Viņam te mazgāts arī kaut kas bija. Kaut kas mazgāts. Te ir kaut kādi numuriņi. Numuriņi visakā. Ok. Liels traktors, man arī tāda vajag. Draugi, ja jums mājās ir liekš šitāds traktors, es arī gribu. Man vajag. No, paskatieties, kas tad nav? Tumša, paskatieties šitām stumšajām smukajām. Wow. Es nezināju, ka te paskat, kas tik te nav, ko tik dolomīts. Tāpēc, ka viņš parādīs, kur mums ir jārok. Paskat, kas pa smiltiņām. Nu viss. Ja kas jums šitāds traktors mājās ir, man arī vajag. Reku, paskaties, kas pa smiltiņām. Būs jums tagad smiltiņas daudz. Redzi, Valmieras grants, jā? Protams, mums tās vestes būs jādara. Es jau te roku, pusdienu jau roku. Nu, uzprasīsim meitenē pēc tam uz, cik tad es te būšu iekrāvis. Vai ne? Cik svara ziņā. Nu ko, viss pietiks?
Pietiks. Karsti. Nu, man liekas, ka pietiks, ne? Jep. Lai neizjūg tā piekabe. Viss, davai. Tagad galvenais ir tikt ārā, ja paskaties, zem riepa. Un tur viss var mīksts apakšā. Un tagad galvenais ir izbraukt, un Ērīks vēl. Jā. Labi, taisat ciet. Es vēl labprāt pilnu piekraut, bet labi. Mums jau vajag tikai smiltiņas priekš kastītes, vai ne? Jā. Jūsu smilšu kastītes, kur jūs savus kakiņas slēpsiet, ne? Karsta piere. Nu, kā jūs redzējāt, ja ir quattro, brauciet, nav quattro, nebrauciet. Gandrīz nostrēg un gandrīz vajadzēja traktoru palīdzību. Bet īstenībā šitais traktors, kas sāktu vilkt, viņš nemaz nejustu, ka tur kaut kas aizmugurē pielipis, vai ne? Nu ko? Viss jābrauc mājās kaste tagad taisīt, vai ne? Jā! Tā kā jā, lielais paldies. Atdosim vestes. Paprastīšu meitenei, cik tad es tur esmu iekrāvis svaru. Tā, pagaidīsim, kamēr viņi tur sasvarās, kamēr viņi tur ņemās, un tad es uzbraukšu kaut kādā brīdī, tad, kad neviens te nebūs. 35 minūtes. Plus mīnus apbraukšana, papīra, nu kaut kāda pusstunda. Paskatīsimies, cik būsim iekrāvuši. Gandrīz tonna, 920 kg. Tā piekabe nav paredzēta tik lieliem svariem. Cerams, ka viņa neizjūgs pa ceļam. Zīme nepalaidiet garām. Nu, vienīgais no Rīgas braucot viņu maz redz. Viņiem otrā pusē arī vajadzētu uztaisīt zīmīt. Ka no Valmieras brauc, re, kur viss ir. Taču pārējie, tā, neviens nedzen. Viss būs normāli. Metamies, braucam pa iehalu. Paskatieties, nemaz neizskatījās baigi daudz. Re, kur mala. Nu, ja skatāmies. Jā. Nu, ir maza čupiņa pāri, bet te ir daudz tukšas vietas. Tāpat arī tur izrādījās, ja, ka tur ir reāli nekā nav. Un te, tur ir tonna. Nu, nav viņš pilns skaiti, ja. Viņš ir tāds jau bišķiņ te sagāzās jau braucot. Šajā te vietā jāuztaisa būs kaste. Sanāk, tā ir viena no vietām, kur man varētu netraucēt. Kad kaste visu laiku te stāvēs, nu, jo viņi skaitiet, cik bieži viņi te pie manis ir, bet, nu, vismaz kaste būs. Dēļi man būs lietoti, jā, un dēļi man nebūs nekādi jaunie priekš kastes. Reiz jau kaut kur izmantoti dēļi. Es domāju, sajies. Normāli kaste beigās sanāks. Liekas, startā sanāks no šitās skaudzes kaut kas? Jā. Tad tu saki, ka sanāks, un tu? Jā. Un tu? Nesanāks? Un kā jūs skatītāji domājat, sanāks? Lēnām top, šitās būs malas. Diezgan. Tā, viens dēls man ir gandrīz 20, un otrs ir 15. Un tā teikt diezgan normāli. Un te vēl pa vidu atstāšu kaut kādu, nezinu cik, 2 centimetrus. Ķipa, lai veidinās, neveidinās, nezinu. Un izmantošu vēl šito te apakšā, ieklāšu iekšā, pieskavošu.
No maliņas, bet tuvāk. Slīpumā maukt. Točno. Tā arī darīsim. Ja? Slīpumā maukt. Tagad šitai pusē. Paņem augstāk. Slikts. Taisnība, nezinu, nav nejausmas. Te neviens cerams nemērīs. No, lēnām top. Pareizi? Jā. Tā šitā vajag pieskrāt. Viens melnais starp skrūvēm. Tas labi. Nu ko, drīz jau gatavs jums būrīts, ne? Tas nav būrīts! Nekliedz. Šitā nevajadzēja. Atcāk. Piedodiet skatītāji. Neskliedz. Viņi tāpat tas, es domāju, nesapratīs. Kas ir? Var ņemt atpakaļ? Var ņemt, saklausīt. Nav piekadas un vēl uz kaut kas. Te jau filmētājā gaita? Nu kas ir? Nu ko, rāmis ir gatavs. Šāds man viņš izskatās. Tagad paklāja apakšā agroplēvi. Vēl kaut ko tam līdzīgi, ja? Nu tā ir tīri. No apakšas tāpatās šī te paņemšu pieknīdēšu, varbūt. Vai arī nogriezīšu, nezinu. Un tad iekšpusē, ieliksim šito te no duffelbaga. Tāda doma. Jāpārbauda, vai es varu šeit maliņā izbraukt ar zāles pļaujamo. Un tāpat tas ir arī šeit, lai es varu izbraukt vienu malu. Un tad ir vēl viens papildus šķērslis pagalmā, kurš būs jābrauc un jāpļauj. Jā. Ar pļaujamu es te tikšu garām. Īsti vairāk vietas arī nevajag. Laika. Pusdiena nepagāja. Un kas te gatava, Johaidi? No? Tagad viss, kas jādara, bļāviens jāber iekšā smiltis. Es domāju, būs normāli. Reku man mazais palīgs. Rāda, kā parkoties. Pie smilšu kastes. Nu ko, ticēsim, kā viņam man rāda.
Ļoti labi noparkoja. Nu, ļoti labi noparkoja. Ko? Pirmā lāpsta celīša jums ir. Abā. Kā piliens jūrā, vai ne? Nu, varbūt pietiek? Nē. Ko tu muļķojies? Pagaid. Viss? Viss pietiek. No, cālīt, davai. Ej, meklē smilšu mantiņus. Zini, kur ir? Ne. Ej, meklē. Leciet iekšā, nu nezinu. Kā jūs dzīvosaties, nav nejausmas. Sanāk bišķiņ vairāk par... Cik mums ir 1,30 m x 1,30 m, ja? Aptuveni. Nu viss, ja? Tagad var ir rakt un rakt un rakt. Man arī smiltis izrādās. Vēl palika pāri. Nu tad cementēšanas darbi man arī būs. O, paskaties, kas pa maliņu, kur sēdēt. Normāli? Ir vieta, kur sēdēt, ja? Vai vajag lielāku maliņu, kur sēdēt? Nē. Nē, ir labi maliņa? Jā. Ok. Ko, sīkie? Apmierināti smilškasti? Ļoti labi. Viss, kas jāuztaisa vāks virsū, ne? Jā, viss. Lai kaķi ne... No? Kaķam nečurā. Lai nečurā, ja? Un Ok. skudras tev īstu. Nu, skudrām es kaut ko nopirkšu līdzekli, apbēršu riņķi, lai nelien iekšā. Ja? Viss. Tādēļ viss laik uzlieciet un, nu, jūs sapratāt, kur jābrauc pakaļ smiltīm. Tēt, tās smiltīs ir priekš mums. Nē, priekš manis? Nepareizi, otrādi priekš mums. Nu, ja kāds pieaugušais arī grib paspēlēties smiltiņās, taisiet sev smilšu kasti. Nu, priekš manis. Šeit pamēģināsim, uztaisīsim šūpols. Kaķis? Jā, tu kaķis aizskrēja. Tas ir kaut kāds kaķis. Nezinu, nav manējais. O, bet šita mēs taisam šūpols, ja? Iebāzīsim ot šitajā te zarā balku. O, jā, no knebi. Ot šitie zariņi mazie nost, šitais nost, lai tāds smuka tīra vieta ir. Un, jā, un otrā pusē jau uztaisa kaut kādas kājas. Droši vien pret bērza nestu taisim. Vai arī pie bērza kaut kā. Nezinu, izdomāšu vēl. Tā, rekur es iepirku malku un izmantosim šito te, vai ne? Vēl vajadzētu īstenībā kājām divām, vai ne? Kujām ir mīkstas. Un es arī skatos, kad rekur arī normāli buķiši. Šitos te varētu izmantot kājām. Pareizi. Nevis malkās sagriezt. Jā. Jā, man te ir labi. Laba malka. Kur aizies bišķiņ šūpolēs. Kur loģiski, ka es nesiet. Enģi, nes? O, sataisīja. Ļoti labi. Tagad viss ir jānokārto. Viss bardaks. Nu, laba šūpolas? Ļoti labi. Tas šoreiz arī viss. Paldies Valmieras Grants par smiltiņām. Un, jā, neaizmirst uzmest īkšķi, laiku, kā es saku. Un, nezinu, piesakoju, jo Haidi sen esmu prasījis, lai jūs piesakojat. Un tad jau tā, tiekas, kad tiekas.